Čau, YouTube! Hello! Tātad šodien ko mēs filmēsim? Q&A video. Jā, tie, kas nezinu, tas ir question and answer. Yeah. Back in the day šitie bija like ritīgie hit. So mēs pēdējās 3 dienas devām jums iespēju... Mums? Jā, mums uzdot jautājumus. Mēs TikTokā, nu labi, TikTokā tikai, jā. Bijām uzrakstījuši, ielikuši postiņu, kad var mums jautāt jautājumus. Mums kopā jāliekam 27 jautājumu. So, mēs šodien uz viņiem atbildēsim. Labi, sākam? Daudz jautājumu atkārtojās vispār arī. Jums interesē viens un tas pašs. Jā. Šito video montējas atkal, by the way? Yep. Man ir ļoti bail no video, kurus montē Mareks. Kā izdomājāt filmēt TikToku un YouTube? TikToks visai sākās dēļ tā, kad es saplēsu BMW stiklu. Jūs? Un es tad... Man šeit ne? Nē, nu... Nē, mēs jau ilgā bijām. Kā mēs izdomājām? Tu tāpēc, ka Devī viņa vienmēr saka, kā mēs gribētu būt influenceri un kaut kas tam līdzīgs. No, nevis tā kā influenceri, bet tā kā kādreiz sākuma skolā bija ritīgais hits, sākās viss make-up ar Evelīnu un viss pārējie, un es arī gribēju, bet man vecāki neko neļauj filmēt. Tāpēc es esmu piemēram palicis, kad es gribētu kaut ko filmēt, bet man neviens nekad neļauj tajā laikā. Es ieminējos man, ka man gribētu šurp! Aiziet! Jā, es uztaisīju kontu, un tad mēs sākām ar TikTok. Jā, bet man nepatīk tie mazos video filmēt. Man patīk garus un tā filmēt. Es jau visu laiku viņus esmu filmējusi, bet es viņus nekad neliku publiskai skatīšanai. Viņi vienmēr tikai sūtīja ģimenei un draugiem. Jā, un tā mēs visu realizējām. Es visu realizēju. Tāpēc, ka viņi grib un es visu realizēju. Nu jā, arī YouTube kanālu viņš uztaisīja un vispārējo. Jā, yep. I'm just an amazing husband. Otrais jautājums. Sip Elīza. Mums prasa, cik ilgi jūs esat kopā? Nākamēnes paliek gads. Mums 30. martā paliek 1 gads, so šis video tiek filmēts 12. februārī. So vēl pusotrs mēnesis. Jā, paskrēja ļoti ātri vispār. Un mums jau būs meita. Bet nu nav jau tā, ka mēs iepazināmies tajā martā tikai. Mēs jau pazīstamies 2 gadus kaut kādus. Ok, nākamais jautājums. Samantiņa, dārguma radītājs Čulen mums jautā, kā mēs iepazināmies. Kā mēs iepazināmies? Mēs iepazināmies. Šitas ir īstenībā ļoti bieži jautāts jautājums. Jā, mēs viņu dzirdam katrā laivā un video arī tur ir katrā laivā mums tiešām apakšā. Un kā mēs iepazināmies? Mēs iepazināmies, jo es sāku strādāt Hesburgerī kaut kādā 2022, man liekas. Varētu būt, jā. Es jau biju nostrādājis gandrīz gadu vai kaut kāds 9 mēneši vai kaut 9-8 mēneši. Jā. Un tad es aizgāju uz interviju un sāku strādāt arī Hesītī. Jā, tā mēs iepazināmies. Jā, es Hesītī sāku strādāt 1. martā. Something. Bet tad jau drīz Mareks arī aizbrauc projām. Jā, tad es pametu Hesī. Pametu tevi un visu. Bet tad vēl mēs nebijām kopā. Jā, mēs nebijām kopā, mēs vienkārši runājām, vienkārši darba kolēģi bijām. Un tad Mareks aizbrauc projām, un tad mēs kaut kādus kontaktus tur bija. Tad 23. gada Summer Soundā, kā satikāmies, to visu aizgāja. Laura prasa, kādas matu produktus tu lieto ļoti skaisti. Nu, paldies, bet es par saviem matiem rūpējos ļoti slikti, tā kā nevajadzētu par viņiem rūpēties. Es izmantoju random produktus. Nē, nu pārstrājas jau cik gadus izmantoju Nova un šos. Viņi izstāsta smuki, paldies, bet tā savādākā ziņā viņi ir diezgan sabojāti, jo es ļoti daudz viņus taisnoju. Labi, tas bija jautājums man. Es neko nelietoju. Nē, tā kā reāli. Head and Shoulders. Tik pa laikam to kondicionēju. Jā. Jā, bet tā es parasti tur iebaru kaut kādu pulverīti, bet tagad tur nekā nav. Tas tā kaut kāds svētku occasion ir. Es pa viņiem cenšos parūpēties. Bet tā, shoutouts Pauli. Vienreiz mēnesī viņam sakopi matus. Jā. Nākamais jautājums mums ir no Markus. Vai jūs meita nākotnē spēlēs NBA? Nu kā tu pat tie, kas zina mani, es esmu tāds ballers myself. Patīk NBC. Varbūt viņš centīsies izdzīvot savu sapni caur mūsu meitu. Bet ja viņi gribēs, tad viņi spēlēs. Es jau tu nepiespiedīšu viņai. Man liekas, ja viņi pat izrādīs interesi par basketbolu, then sure. Bet tā, kad es viņu aizvedīšu uz basketbolu treniņiem, no. Jā, es piekrītu. Nākamais ir no Sip Elīzes. Par ko strādā Mareks un par ko nākotnē gribētu strādāt Devī? Par ko tu strādā? Es strādāju pekalētāju brigādē. Es strādāju Liepājā ostā. Un es strādāju, es nezinu, mums reāli, uz līguma mums ir rakstīts pekalētāju brigāde.
Mēs taisam stāleži. Nu, mēs vienkārši darām visu, ko mums pazvan, jāiet tur, mēs ejam tur. Nezinu, mums tā nav tā, ka mēs darām tikai vienu lietu, un mēs visu laiku kaut ko darām. Un es mācos par logopēdu. Cerams, kad es būšu logopēds pēc tam, kad es izmācīšos. Bet tu arī gribētu strādāt par logopēdu? Jo. Bet nu vēl tā, lai nākotnē būtu jau forši, ja mums būtu kaut kāds savs biznesa type lietiņi. Hanna, Elīza, Līvuks un dārguma radītāji. Kurš izdomāja meitņai vārdu? Es teiktu, ka es. Es pat tā godīgi neatceros. Jo man bija saglabāts saraksts ar vārdiem, gan puišītiem, gan meitenītiem. Nu, vairāk tur meitenītiem bija. Un es neatceros, vai tas bija tad, kad mēs jau zinājām, kad mēs esam stāvoklī. Vai tas bija tad, kad mēs nezinājām. Es atceros, ka mēs bijām gultā un mēs runājām, un es parādīju tos vārdus, un tad mums iepatikās viens, un tad mēs pie tā palikām vienkārši. Jā. Bet es neatceros, vai tas bija pirms vai pēc mēs palikām. Es neatceros. Es nezinu, man šķiet, ka visām meitenēm ir saraksts ar kāzu lietām, ar bērnu lietām un visu pārējo. Tāpēc tas vārds jau bija. Bet man arī patīk tas bija tā fāze. Vispār nebija ne jādomā, ne jāstrīdās. Mums pat citu variantu nav bijuši. Jā. Dūdiņi jautā, vai bērniņu nākšanu pasaulē sagaidīsiet kopā un kāda ir attieksme pret dzemdībām kopā. No sākuma nebija plānā, bet tā nebija pirmā lieta, par ko mēs domājām uzreiz, bet tad parunājot ar vecmātu un vispārējo, tad viņi teica labāk, lai man ir kāds blakus, un tad Mareks piekrita būt blakus. Jā. Jā, jo viņš no sākuma negribēja vispār būt blakus. Jā, diezgan scary. Jā, viņš teica, ka viņš negrib, bet pēc tam pārunājot to visu, tad tomēr viņš būs blakus. Un kāda attieksme ir par to? Gribi sure, negribi sure. Jā. To jau mēs redzēsim atkal, tad, kad piedzims, kā mums būs gājis. Sīpa Elīza mums prasa, vai jums ir māsa vai brālis? Man ir māsa, mazāk jūs viņu redzat ļoti bieži laivos, Karolīna. Man arī ir māsa, viņa kaut kur vienreiz ir bijuši šeit. YouTubā viņa bija. Jā, YouTubā. Viņa man ir vecākā māsa. Bet es viņu sauc par sīko māsu. Tad arī Sīpa Elīza ir ļoti aktīvs mūsu skatītājs. Un Karolīna jautā, vai mūsu bēbis bija plānots. Nebija plānots. Nebija tā, ka mēs sarunājām, ka mēs mēģināsim vai vēl kaut ko, bet... Jā, bet mēs abi gribējām būt young parents, so... Jā, mans plāns bija līdz 22 palikt stāvoklī. Man vispār nebija plāns. Un I did that. Jā, man nebija plāns, bet tā sanāca, bet es saku, es gribēju būt young parents, un es nebija nekas pret to vai kaut kas tāds. Kādā ziņā mēs bijām ļoti priecīgi uzzināt to. Jā. Jep. Tā kā citi saka, no mūsu tā reakcijas video izskatās, ka mēs mēģinājām un ka tas ir plānots bēbis. Kid mums jautā, par ko visbiežāk sastrīdaties. Man šeit, ka par kaut kādām mājas lietām, kārtošanas lietām. Bet mums nav tā, ka mēs par to sastrīdamies, mums tā kā varbūt ir tāds brīdis, ka mēs nerunājam, varbūt tā kā, es teiktu, vairāk apvainojās vai kaut tā. Bet tā, ka mēs sastrīdamies, es pat nezinu. Lai pirmīt mēs tur tajā to mēs nevarējām sadalīt, kur mēs filmēsim. Un bija tāds tā kā asāks momentiņš, bet tas nebija ne strīds, ne pat apvainošanās, tas bija vienkārši. Mēs kaut kā, man liekas, ātri tam teikt pāri. It's not that deep. Jā, bet ja tā par ko mēs pēdējo tā nopietni strīdējāmies, es arī nezinu, es neatceros. Par to, ka viņš man uzbļāva. Jā, bet tas arī... Bet tā arī nav strīdēšanās, tas ir... Tā, ka tu vienkārši... Ka man vienkārši sāpēja tas tajā brīdī. Jā, bet mēs nestrīdējāmies par to. Mēs esam vienkārši perfect couple un mēs nestrīdējāmies. Bet ir lietas, par ko es viņam tā kā kaut kāds aizrādu vai vēl kaut ko, un tad mums ir tāds ņa. Bet tas ir tāds bērnišķīgs tāds. Piemēram, viņš nomet savus drēbes pie gultas, un es par to viņam pasaku, ko tu dari. Tad viņam tāds ņa. Beāti jautā, kad būs kāzas. Nezinu. Mēs ar to nesteidzamies. Nē, jā, tā nav prioritāte šobrīd. Jā, mēs abi to negribam tik ātri. Jā, karoči ar kāzām mēs galīgi nesteigsimies, bet, es nezinu, gan jau kaut kādos tuvākos gadus. Līdz 25. Kad būs, tad būs. Jā, kad būs. Jūs par to uzzināsiet. Visi būsiet ielūgti. Nē. Staigājošais Tomets un Sanī mums prasa, kā saglabājāt savas attiecības? Man liekas, tā lielākā lieta ir tā runāšana. Mēs jau pašā attiecību sākumā runājam par to, ka ne viņa iepriekšējās, ne manās iepriekšējās attiecības tā runāšana nebija tik ļoti augstu novirzīta kaut kā. Bet, man šķiet, ka tā runāšana vienkārši. Labi, man pēdējā laikā ar to ir bišķi problēmas. Es paklusēju un pēc tam kaut kad vēlāk sāku runāt. Es teiktu, ka mums ir kaut tāda mazīga knifiņa. Mēs ik pa laikam paprasām viens otram, kas tev manī nepatīk. Sākumā, protams, mēs tur viss patīk un tā. Bet tad laika gaitā, piemēram... parādās tās kaut kādas lietas. Jā, piemēram, tā kā piemēram. Viņai nepatīk, ka es pēc trauku mazgāšanas visu izlietinu apkārt, bija slapja un viss. Un man bija īsti vienalga, tā ir izlieta, un es nezinu. Tad, tā kā viņi pasaka, ka viņai tas nepatīk, un tad es tomēr savācu tā, lai nav tā kā
kaut kas tā kā bildojās ap. Jā, mēs visu laiku pilnveidojam to visu. Jā, mēs vienkārši reāli pasakām viens otram, un mēs tā arī kaut kā vienkārši to atrisinām. Mēs cenšamies neiet gulēt dusmīgi viens otru. Jā. Dažreiz sanāk, dažreiz. Man vienmēr sanāk neiet, jo, ja es esmu dusmīgi vai kaut ko, es vienkārši nevaru aizmigt. Bet, ja Marekam nāk miegs, viņam ir vienalga. Jā, ir dažreiz, kas sanāk. Bet tā parasti mēs tā kā, pirms aizmiegšanas cenšamies to tā kā izrunāt vai kaut ko. Jā. Atstāt to tajā dienā. Elīze jautā, kāpēc esat tik forša ģimene un kas jauns Liepājā? Pirmkārt, viņš jau paldies. Otrkārt, es nezinu, kā uz šo atbildēt. Mēs vienkārši esam forši. Jā, mēs esam amazing. Un kas jauns Liepājā? Nekas. Beidzot kaut kādu ziemas parādības. Februāra vidū. Visu laiku bija pavasaris, tagad sākās ziema kaut kas. Bet... Liepājā stāv uz vietas. Vismaz no mūsu skatu punkta. Puķīte un Lācītis. Kāds ir mūsu sapnis? Es esmu ļoti tāds cilvēks, kas nedomā tālāk baigi daudz. Nu, tā kā tā pa īstām lietām. Es nezinu, es gribētu. Nu, tā kā es iepriekš teicu kaut kādu savu uzņēmumu, kaut kādu kafejnīcību tādu lietu, vai vienkārši kaut kādu to mūsu vietu, kur cilvēki nāk. Jo man patīk ar cilvēkiem. Es gribētu strādāt ar cilvēkiem. Mans sapnis būtu būt financially free. Tagad vispār nav jādomā par to. Jā, mums nav jādomā par naudu, mēs esam bagāti. Bet arī tas ir dīvains jautājums, tāpēc, ka Marekam nekad nav pietiekama nauda. Lai tas, kā mēs dzīvojam šobrīd, es saku, mēs jau esam tā kā kind of financially free, viņam still nav labi, tad viņš dabūna vēl naudu, viņam still nav labi. Es gribu vēl. Viņam vienmēr vajag vēl un vēl un vēl un vēl. Jā. Kas man arī liekas, ka tā nav gluži laba īpašība, bet... Kāpēc? Es gribu vienkārši daudz naudas. Nikatona jautā, kā sāki kolekcionēt Hot Wheels? Es nezinu, es vienkārši... Man liekas, ka mēs bijām aizbraukuši uz Pepco. Jā, mēs bijām Pepco, pirmās mašīnas nopirkt Pepco. Es vienkārši redzēju kaut kādas 3. Sākumā es nopirkt 3. Man liekas, ka 3. Jā, 3 vai 4. Mēs ienācām Pepco, es aizgāju pie Lego mašīniem. Pozies, es atradu Miatu, tad RX-7 un Honda Civic. Jā, 3 stabili 3. Es nopirku 3 Hot Wheels mašīnītes. Man viņš ļoti patika. Tad es sāku skatīties vairāk. Nu, labi, nav jau tā, ka es varu kolekcionēt tur ritīgi. Es vienkārši pērku mašīnītes, kas man patīk. Ja es redzu kaut ko, kas man patīk, es nopērku un pieliku pie sienas. Nu jā, viņš necenšas dabūt pilnīgi visu, viņš pērk tikai tās, kuras viņam patiešām patīk. Jā, sākumā es nopirku 3 mašīnītes. Tad kaut kāds, man liekas, daži nedēļas sāk, man bija jau 20 mašīnītes. Tagad man ir daudz mašīnītes. Egle, kurā datumā ir due date? Es ar viņu atsevišķi runāju, bet nu es jau arī viņai teicu to, ka šobrīd mēs to neafišējam nekur, tad, kad meitiņa piedzims un visu to, tad arī pateiks. Bet nu tas ir februāris. Un marts. Februāris. Un marts. Īstais due date ir februārī. Dārguma radītājs mums uzdeva daudz jautājumus. Pirmais ir, kā mums iet? Super nogurdinoši. Man iet labi. Man jāstrādā, bet man iet labi. Es nevaru sagaidīt, kad viņa būs uz rokām. Kas tas? Kāda ir mūsu ģimenes tradīcija? Mēs skatāmies Roberta Vītola video, ka viņš iznāk. Ceturtdienas arī mums ir latviešu raidījumu un seriāla dienas. Jā. Tad gāja caur ēkšķiem mūžus, tagad iet Amorus un Mīl Kemperī. Tās ir varbūt mūsu vienīgās tradīcijas šobrīd. Vienkārši skatāmies televizorus. Kāds ir mūsu mīļākais ēdiens? Man īsti nav mīļākais ēdiens. Mans mīļākais ēdiens ir tie makaroni, tie gaļa. Es nezinu, kas tas ir. Pasta carbonara. Jā, karoči, tas man ļoti garšo. Recepti ir šajā video. Kāda ir mūsu mīļākā filma? Man arī tās nav. Man mīļākā filma, es nezinu. Man mūsu filma ir Kā pierināt puķi. 1., 2., 3., 4. Es nezinu, cik gadu. Es teiktu, ka man ļoti patīk Real Steel. Kā jūs labprāt pavadīt laiku kopā, ceļojumā braukt? Vienkārši kaut ko ārā darīt. Nevis sēdēt mājās, bet ārā. Tāpat kaut kādu parastu pastaigi, bet ne jau pa kaut kādu centru vai veikaliem, bet pastaigi pa tiem pašiem, Liepājā ir Beberliņu, pa to mežu un vispārējo. Baltā sirds jautā, kā Evija plāno apvienot studijas ar Mazuli. Es pagājušajā nedēļā aizgāju akadēmiskajā gadā, kas, es pabeidzu iepriekšējo semestru, tagad es eju uz akadēmisko gadu. Sanāk, ka 26. gadā janvārī es eju apakaļ mācīties, un tad jau arī mazā būs izaugusi, ka viņi paliks pie auklītes visticamāk. Nu jā, viņai vēl nebūs gads, līdz ar to viņi vienkārši padzīvosies pie auklītēm vai mājasdārziņos tādās lietās. Nu tad es turpināšu mācīties un tad jau tālāk skatīsies. Jā, Evija mums jautā, vai tā ir taisnība, ka cilvēkam, kas piedalās dzemdībās, šajā gadījumā es, jābūt pēdējā pusgada laikā uztaisītam plaušu vai kuņģu rentgenam. Tā ir. Bet es nezinu, nu tam
rengenam vajag, ja viņš grib būt tieši blakus pašās dzemdībās. Tad viņam vajag to plaušu rengenu, bet es īsti nezinu, cik strikti viņi ir par to pusgadu, jo Marekam nav pusgads, bet mēs prasījām vecmātē, vai taisīt jaunu, viņa teica, ka pilnīgi der. Tu uztaisi grūtniecības sākumā un beigās to darēs tas pats. Jā, varbūt tur ir kaut kāds savādāk mēnešu skaits, vai arī viņi vienkārši neskatās tik strikt uz to. Kaut kur viņi man sūtīja kaut kad viņi paliek stāvoklī. Amanda jautā, kā jums iet ar vārdiņu izvēli? Bija uzreiz zināms kāds vārds vai vēl joprojām domājat? Jā, jau iepriekš teicām, tas vārdiņš bija jau sen, pirms pat es biju kopā ar Mareku, un pie mums atnāca ļoti ātri, bez jautājumiem un bez citiem variantiem. Jā, mēs arī vispār puisim ļoti ātri izdomājām. Jā, puisim mums arī bija ļoti. Mēs neizdomājām, tad, kad man liekas, ka manai māsai tieši dzima dēls, un viņiem bija tam dēlam bija jāizdomā vārds. Man liekas, ka mēs tur pierakstījām šito, jā, mēs meklējām. Jā, mēs meklējām dažādas vārds, kurus mums patiktu, lai ieteiktu tā kā viņiem. Jā, bet beigās mums pašiem ļoti iepatīkās, un tad mums bija tāds, ja būs puisis, tad mums stabili būs šitas. Un tad pēdējais jautājums, Beāte, cik jūs bērnus gribat? Man pilnīgi vienmēr ir bijis tāds vai nu viens, vai nu divi uzreiz, jo man var būt gan viņi, gan trīņi, kas nepiepildījās šajā grūtniecībā. Bet Mareks šausmīgi grib 3 bērnus, viņš ir par 3 bērniem, es nezinu. Jā. Ar visām 4 un vēl bišķīt, un tāpēc mūsu kompromiss šobrīd ir 2. Tāpēc, ka ja ir 3 bērni, ir 3 pluškārtiņi, tu vari izveidot Rocket League komandu, vari izveidot streetball komandu. No, 2. Vidusceļš. Par to mēs vēl domājam, redzēsim, kā būs, jo mana māma bieži iesmēja par to, kad nākamā reize jau var būt, ka mums pieteiksies 3 uzreiz, jo tā ir liela iespējamība. Un tad mums būs 4 bērni. Tā vajag 5, jo tad sanāk arī CS komanda. Beidz runāt. Jā, tas arī viss. Jā, tie pa lielam ir arī visi jautājumi. Nu, jūs pa lielam, bet te ir visi jautājumi. Jā. Vēl viena lieta, vēl viens jautājums, ko mēs varam atbildēt, ir tas, ka man ir 20 gadi. Man ir 21. Jo arī tas jautājums tiek uzdots visu laiku. Un mans bankas konts ir... Paldies, ka tu noskaties šo video. Es ļoti ceru, ka Mareks viņu būs samontējis normāli. Un tad... I'm very sorry, honey, man vajag vaļā lūk, es nomiršu. Anyways, mīļš paldies, ka tu noskatījies. Spied like. Subscribe. Un ierakst komentārā kaut ko foršu. Adā. Adā.